Sveiciens visiem Rīgas Dinamo līdzjutējiem 8. kontinentālās hokeja līgas pašā sākumā. Pēc nepilnas nedēļas Rīgas Dinamo komanda dosies uz Valmieru, kur aizvadīs jau tradicionālo pirmssezonas treniņu nometni, bet šobrīd jau otro dienu tiek lieti sviedri smagajās Jūrmalas smiltīs, kāpās un arī mežā. Par fiziskās sagatavotības kondīciju šajā sezonā Rīgas Dinamo komandā atbildēs mums labi zināms treneris, kurš savu pieredzi ir slīpējis arī citos kontinentālās hokeja līgas klubos, tas ir Eduards Rābe. Ko viņš ir sagatavojis mūsu puišiem, kuri ir ieradušies uz treniņu nometnes pašu sākumu, dosimies uzzināt pie paša trenera. Pēc vasaras komanda kāda ir nonākusi tavās rokās? Komanda ir labā stāvoklī. Labā stāvoklī, ir čaļi strādājuši, var redzēt, ka ir strādājuši, jā. Kā jau vienmēr, kāds ir atpūties vairāk, kāds ir mazāk, bet kopsumā es uz to neskatos. Viss būs labi, sagatavosim čaļus, ir laiks pietiekams, lai viņus sagatavot, tātad es uz to pat neskatos. Viss ir kārtība, man tas ir jāizlabo, jo es redzu, ka pa ilgiem gadiem tas procesā varbūt kaut kas nav bijis pareizi pēc maniem uzskatiem. Katrs treneris jau dara fiziskā sagatavošana savādāk. Man ir cita pieeja. Es gribu agresīvu, es gribu fizisku spēli. Tātad es strādāju uz to. Es domāju, ka viss būs kārtībā, viss būs ok. Rīgas Dinamo jaunā vecākā trenera hokeja mērķi sastāv no 4 it kā vienkāršām, bet tāpat laikā ļoti nozīmīgām lietām. Tā ir fiziskā sagatavotība, tā ir taktika, tā ir meistarība un visbeidzot tā ir komandas motivācija, lai visi kopā sasniegtu vienu izvirzīto mērķi. Šobrīd spēlētāji ieliek sezonas fiziskās sagatavotības pamatus. Cik smagi, cik grūti, cik sagatavoti viņi ir šim te pārbaudījumam. Devāmies pie mūsu Rīgas Dinamo spēlētājiem, kuri iziet šo smago un ļoti atbildīgo pārbaudījumu. Ar kādām sajūtām 8. sezonu tiek sākt? Ļoti patīkam. Bija jau salgojies pēc čaļiem, pēc hokeja. Jauna sezona, jauna treneri, un viss jauns, tā kā ļoti forši. Pagaidām tikai otrā diena ir. Kādas sajūtas, ko kājas saka, ko rokas, ko ķermenis? Mums bija iedota programma, kas jādara vasarā, un visi čaļi labā fiziskā sagatavība atnākuši jau. Sanāca, ka 2-3 dienas atpūsties un jau mēnesi notrenēties, tā kā visi ir gatavi maukt pilni. End of the second practice day, how was that? It was awesome. Practice on the beach, nothing better than that. Comparing with the preparations before the previous seasons, what can you say about ours one? Oh yeah, it's different, but I kind of talked to the guys and they said it's a lot of running here and I prepared for it and yeah, it's great. It's unreal workout by a beach. Like I said, there's nothing better than that. Smaids ir, treniņš bija viegls, grūts, kādas sajūtas uz sagatavošanās posmu? Treniņš jau kā parasti, treniņš viegli nemēdz būt vasarā. Treniņš bija grūts un sajūtas labs, beidzot atkal visu kopā sākam darbu. Kādas priekšnojautas ir varbūt pirms jaunās sezonas? Es nezinu, kā grūti spriest pagaidām, tik tālu neesmu domājis vēl nemaz. Bet, strādājam, ja spēlēsim tā, kā strādājam, tad viss būs kārtībā. Who is the better soccer player here in the team? I think Sedlo is also not good, but there's kind of good guys. Sergio is good, and yeah, there's quite good guys. Vai var salīdzināt, ja var salīdzināt zināmo jauno fiziskās sagatavotības treneru ar sagatavošanos iepriekšējās sezonās? Man bija jau sanāca viņus strādāt, pie tam bija jau HK Rīgā, tā kā Edvards pazina un visas tās labākās atsauksmes un visi čaļi gatavi maukt un klausīt viņu un izpildīt visus uzdotos uzdevumus un nianses visu izpildīt kā vien vajag. Galvenais treneris Heikela lika vienu no momentiem tieši fiziskā sagatavotība ļoti svarīga sezonas laikā. Kā tev šķiet, būs labāka nekā iepriekšējā sezonā? Tas jāprasa trenerim. Es ceru, ka jā. Ir liels darba apjoms jau izpildīts bez komandas un tagad ar komandu Valmierā būs, es domāju, būs kārtībā. Eduards Rābe atbildīgs par fizisko sagatavotību kārtīgi. Čaļi tiks sagatavoti fiziskā ziņā? Pagaidām ir bijuši tikai 2 dienas esam kopā, bet es domāju, ka jā, ja tā turpināsim, tad noteikti. Treniņu beigās visi tā kā smaidība, vai treniņu procesā skatās uz tevi ar tādu aci, kad cik var? Kā bez smaidi jau nav nekas. Es vienmēr atstāju rezervīti. Nevar jau visu izpumpēt čaļiem. Ir jāatstāj rezerve, ir labi jāpastrādā un treniņu beigās ir jāpaliek rezervītē bišķiņi, lai atliek laika, lai pietiktu spēka aiziet līdz autobusam, padzert ūdeni, un tā tālāk. Tāpēc mēs atstājam mazu rezervīti vienmēr. Dinamo!